negribu teikt, ka tas šausmīgi daudz laika aizņem, bet jebkurā gadījumā es ļoti daudz laika pavadu darbā un līdz ar to, nu, tas ir darbs, tu sēdi pie stūres, tu vedā klientus, vai ne, no punkta A uz punkta B, vai ne. Bet ir tā, ka es speciāli neuzplījos cilvēkam bez mazā labdien, kā iet, ja, nu, tas būtu tā kā bišķiņ stulbi, ja. Bet, ja cilvēks grib komunicēt ar mani, nu, tad es arī komunicēju. Pateikšu uzreiz, man vairāk patīk aktieru meistarība kā tāda. Es nezinu, cik labi tas man izdodās vai padodās, vai ne? Bet jebkurā gadījumā cilvēkam mēs paši zinām, ka ir vairākas maskas. Un tas ir fakts. Ir mēģinājumi, kad kaut kas nav, kaut kas neiet, ja? Un tu nezini, kas. Ja? Un pēkšņi tu kaut ko pamaini. Ir mēģinājumos, ir tās mizanscēnas, vai ne? Un pēkšņi tu pats kaut ko pamaini. Vienkārši kaut ko izpļauj, to, kas nav negluži paredzēts, vai ne? Ļoti labi, ka mums režisors atļauj izpausties, vai ne? Un pēkšņi tu kaut ko ieliec iekšā, un hops, un tu jūties baigi labi. Varbūt tas ir tas lielais plus, ka tu attīsties kaut kā, vai ne? Varbūt pat arī smeļos kaut kādu savu pazaudēto laiku, ja? Gribas atkal to dzirksteli baigo. Man ir tā dzirkstelīte. Dažreiz viņa vairāk, dažreiz mazāk, bet ir, jebkurā gadījumā. Man tā interese ir. Ja? Bet to, ka tu atdod to enerģiju, iespējams kāds cits iegūst tavu enerģiju, bet savukārt tu no citas melēs to enerģiju. Bet ir tā, un to var baigi just, ļoti var par to just. Ja? To, ka tu tik tiešām var izdzīvot citu cilvēku dzīves, tas ir fantastiski vienkārši. Gribas jau izpausties. Gribas. Esmu baigi mainīgais, ļoti mainīgs. Varbūt zemapziņā stāv tā, man pēc teātra vajag to un šito, vai vienkārši es braucu mājās, ko es mājās darīšu? Neko, pasēdēšu mājās, pats es sev ja? Lai vai kā tu daudz ko iegūsti. Teksts ir jāzina, teksts ir jāmācās vienkārši jaunu sev galvā. Teksts.